biežāk aizdomājamies par nevis tikai kritizēšanu un kritisku stāju. Kritiska stāja ir ārkārtīgi svarīga, bet ka mēs piekopjam vairāk Latvijā kritiski konstruktīvu domāšanas veidu. Tas nozīmē tanī brīdī, kur mēs atklājam kaut kādu kritizējam lietu. Noteikti to kritizējam, bet pasakām, reku te ir Pēters, Anna, kas neņem kukuli, kas nešmaucās, kas nešmuglējās, kas nepārkāp likumu, dzīvo taisnu, pareizu, labu dzīvi. Ar šiem cilvēkiem mēs lepojamies, un tādējādi un šo labo, pozitīvo piemēru ir ļoti daudz Latvijā. Un ar kritiski konstruktīvu piemēru. Tātad vienmēr tādā brīdī, kur kritizējam, atceramies, bet ir arī labais piemērs un arī to pieminam, lai mēs viens otru nedzītu iekšā tādā bedrē vēl dziļāk un nepalīdzētu šiem krievu un citu troļu fermām un naratīviem izplatīties.